Ko tu man te tagad kaut ko šito Es tev te tagad, ko tu te man? Man tā besī skatīties, kā jūs strīdaties. Atkal jau tu tagad man te kaut ko sāc. Viņa ir ļoti rupja, bet ir arī cenzētā versija. Piemēram, komplimenti par vecām dziesmām diktīgi neinteresē. Ansamblī Singapūras satīns, viņš spēlē tur violi. Var arī atteikties. Šis nav scenārija uzdevums. Klusēšana zelts. Es varētu būt laba mājasaimniece. Mana sirds. Aiziet. Tur pirms tās kontozē vai kaut ko tur, vai kaut kādu to, ka viņš uzbūvē, ka kad tu dari kaut ko tur, kaut ko kompozē, tad tev vajag kontozēt. Dāmas un kungi, Edavār pie mums ciemos! Yeah. Un mēs uzreiz sākam ar idejām, ļoti labi, radoša atmosfēra. Es domāju, ka uz sezonas beigām mums būs ideāls intro, jau tā kā izcepināts no visiem ieteikumiem. Jā, ar katram raidījumam tiek pielikts klāt. Jo Māra piedāvāja remiksu šim. Aha. Kā tev šķiet, ko vispār nozīmē skontozē? Skontozē tas ir kaut kas, varbūt tas varētu būt ekvivalents tam, kad ar lielu āmuru kādam sit pa galvu vai kaut ko tādu. Zini, skontozē tas tāds izklausās darbība, pēc... vai ne? Kaut kā tāds tā, ka tu tā kā močī iekšā vai kaut ko pumpē iekšā vai daudzi tur tā kā ar pannu pa galvu. Nē, nu būtībā tu atbildēji to, ko mēs ar tevi šovakar darīsim. Jā. Nu, tikai saudzīgākā versijā. Protams, saudzīgākā. Mēs pastāstīsim, kāda ir patiesā nozīme. Tiem, kas skatās pirmo reizi šo raidījumu. Jā, lūdzu. Tātad skontozē atbild uz jautājumu, ko darīt. Un tas nozīmē pētīt un analizēt tieši no mūzikas perspektīvas. Jā, tā kā mēs tevi šodien izskontozēsim. Aha, ok. Tā kā uz tā preparāta. Zinu, ka bioloģijā lika uz tā preparāta stikliņa. Un jūsu mēlis būs asas kā skalpeļi, kuras uzgriezīs manas vājākās vietas un dziļākās brūces, lai paskatītos, kas tad lācītim ir vēderā. Let's go! Mūsu pirmais uzdevums šovakar ir iepazīšanās uzdevums, un tev ir 30 sekundes laika iepazīstināt ar sevi. Labi, kad mēs sākam? Tu dzirdēsi signālu. 3, 2, 1, aiziet! Jau esmu reperis Edavārdi, viens no labākajiem reperiem Latvijā. Manas dziesmas ir par visu kaut ko. Ja tu uzliks vienu no manām dziesmām, tu noteikti tajā kaut ko atradīsi priekš sevis. Es repoju jau vairāk kā kaut kāds 20 gadus un esmu bijis scēnā. Esmu jau nenormāli ilgu laiku. Esmu uzstājies un ar tādiem cilvēkiem kā Ozols, Gustavo, Ancis, Very Cool People, Nova Koma. Esmu darījis visu kaut ko, ne tikai repčiks, ir arī drum and bass ar Very Cool People. Mēs ierakstījām dzīvās mūzikas albumu. Yes, paldies! Es tiku tikai līdz tā kā 1% no tā, ko esmu darījis. 1% no Wikipēdijas par Edavārdu. Jā. Ašie jautājumi, ašās atbildes. Rīts vai vakars? Rīts. Ja tava dzīve būtu realitātes šovs, kā tu to nosauktu? Edavārdu šovs. Ja līdz mūža beigām būtu tikai un vienīgi viena maltīte, kāda tā būtu? Makaroni ar sviestu un sāli un vegetu. Kāds ir tavs slepenais talants? Klusēšana zelts. Es varētu būt laba mājasaimniece. Ko esi gribējis iemācīties, bet vēl neesi paspējis? Dīdžejošana. Jā, tāds. Suņi vai kaķi? Nu jau suņi. Ok, super. Yes. Mēs esam iepazinušies. Ļoti labi. Kā tu jūties šovakar? Es jūtos labi, esmu mazliet saguris, bija gara diena, taču tajā pašā laikā, man liekas, uz raidījumiem, intervijām citreiz ir forši atnāk, zini, ka tu esi bišķi saguris, jo tad nav spēka neko overfinkot vai uztraukties. Vai tu satraucies, kad nāc šajien šodien? Nē, es nesatraucos, taču pēc tam, kad tu apsēdies un ir mikrofoni un ir kameras un ir izdomāti jautājumi un vispārējais tas tāds... stresains process, viss šis pasākums skontozē ir. Jā. Mēs tev nevaram apsolīt, ka mēs tevi tā nespīdzināsim, jo pāris uzdevumi mums tomēr ir priekš tevis. Kas jādara, tas jādara. Un viens no šiem uzdevumiem ir arī aklais karaoke. Ok. Vai tu zini, kas tas ir? Pastāstiet.
Jā, es mazliet zinu, pastāstiet. jā, zinu. Atgādini man, kas tur bija. Tas ir tā, ka mēs tev atskaņosim mūziku, tu dzirdēsi to austiņās. Ideāli. Bet vārdus tu neredzi. Un tev ir jāuzmin, kas šī ir par dziesmu. Aha. Un jāsāk tā dziedāt, rapot, runāt, dungot, izboksterēt. Vienalga, pareizi vai nepareizi, bet mūsu tas neinteresē. Bez vārdiem, jā. Okay. Un jo atraktīvāk, jo labāk, protams. Un labā ziņa ir tāda, ka šos karaoke uzdevumu mēs esam izvēlējušies sadarbībā ar mūsu jaunajām mūzikas izlasēm, ko sarūpējusi mūsu aplikācija Skonto tev. Un tieši šīs dziesmas mēs atlasām no Skonto hitiem un Skonto mūsējiem, kurus var klausīties jebkurā laikā un vietā. Ar ko mēs sāksim? Ar Skonto hiti vai Skonto mūsējie? Man nav nejausmas. Kur ir roka? Tā, kreisā. Yeah. Skonto mūsējie aiziet. Aha, kas par dziesmu? Nav nejausmas, bet gan jau tas ir Nirvana 3, Smells Like Teen 2, 1, Spirit. latvieši. Aiel manu vieglu prātu, ka jauns apņēmu līgaviņi. Nē, šitais ir tikai skudru nesamīn. Nē, tas arī nedara. Es pateikšu priekšā. Lec pār debes mālai. Nē, arī nav. Šito mēs gribējām dot. Arī nav. Paga, kas Līvi, saku priekšā, Līvi. Dzimtā valodā. Ne? Par meitenēm. Te. Jā, tagad es zinu, ka piedziedājums. Te ir backvokāls. Wow. Aha, zeltene. Ziniet, es jums uzreiz saku, es šitajā laikā, kad bija jāklausās šīs dziesmas, klausījos Gustavo un STA un Ozolu un Wu-Tang Clan, tā kā man bieži draudzene pārmet, ka mēs aizējam uz kaut kādu zaļumu balvu, un viņi, tu nezini šito dziesmu? Nē, esi gājis un es zinu tikai piedziedājumu. Es zinu tikai piedziedājumu. Bet tu zini piedziedājumu? Jā, meitene zeltene, klausies kā pukst mana sirds. Digi. Pamēģinām to piedziedājumu. 3 un meitene zeltene, klausies kā pukst mana sirds. Ļoti labi. Meitene zeltene, tev jau tāpat viņa pukst. Ļoti labi. Es domāju, ieskaitīts. Ļoti labi. Es domāju, mēs mūsējos liksim mierā. Paņemsim tos hitus. Starp citu, fun fact, es arī parasti nezinu, kas tur ir sagatavots, jo šo uzdevumu sagatavo Aleksandrs. Okay. Esmu tādā pašā situācijā ideāli, kā tu. Tad mēs esam vienā laivā. Jā. Šito tu gabaliņu dzirdēji. Gaitinīgi, kamēr bija, es nedaudz dzirdēju. Un zini, kāda bija viņas reakcija? Šitā ir laba! Aha! Tā kā... Nu, pačakosim. No. Šis izklausās pēc 50 Cent in the Club. Tur go shorty. Tieši tā. We're gonna party all night like it's a birthday. We're gonna bring Bacardi to your birthday. And you know we don't give because it's your birthday. Find me in the club, bottle of the bub. So come give me a hug. Šitais gabals, kad tajā laikā, kad nāca 50 Cent ārā, viņš bija baigā komercija, un es viņu tā baigi neklausījos, jo tas nebija ķipa īstais hip-hops. Bet tad es izaugu un sapratu, ka nav tādas lietas kā neīsts hip-hops, un pēdējā laikā es ļoti izbaudu šo 50 Centa to stilu. Ir savs šarms. Jā. Viņš citā dziesmā vēl teica, ka the way, tad nocenzēts, bet the way I flip, you could call me flipper. Vai tu esi kādreiz ņēmis šos ārzemju gabals, šos bītus, rapojis? Yes. Esmu to darījis, un Latvijā tas ir daudz mazāk izplatīts. Es gribētu patiesībā, uz Prusaka pirmais līgā kaut ko uzrakstīt virsū. Jo vienmēr ir interesanti dzirdēt, kā uz kaut kāda pazīstama bīta, ko cits repers var izdarīt. Kā viņš ieskaitīs, ko viņš izdomās, kāds cits pišks un visu pārējo. Tu varētu tagad, pieņemsim, uz šī bīta kaut ko latviski, kaut kā četrindīt. Vari arī atteikties. Šis nav scenārija uzdevums. Es pagaidu, Aleksandr, šis nebija scenārija. Es domāju, ka easy, jā.
Aha, dai, pamēģinam. Es varbūt atcerēšos šo. Es tieši vienu tekstu rakstīju, iedvesmojoties no 50 Cent. Ideāli. Es gribu šo iemožināt, jā. Ejo, dzīvais mixtapes, ej, ok. Tauta straglo, kad radu bombas. Kaut ko haslo, mājas kā katakombas, tukšo maksas kontus. Tikai, lai būtu nauda biļetei uz manu konts. Jo šitā visu laiku močīt, tas ir grūti kā visu laiku. Vienreiz. Šis bija, jā. Šitie neizdod, šitais kaut kad nāks ārā, bet jā, es tieši vienu tekstu rakstīju tādas īsas, mazas rindas, tādas riktīgi simple stuff. Jā. Amazing. Mums nākamais izaicinājums ir slepenais pļāpa. Okay. Ko tas nozīmē? Mēs sazinājāmies ar kādu cilvēku, un mēs prasījām, pazīst tādus edavārdus? Okay. Viņš tāds, jā, kaut kur ir dzirdēts. Un mēs pajautājām, lai viņš pastāst kaut ko par tevi. Tas, kas tev ir jādara, jāklausās, ko šis cilvēks par tevi ir pastāstījis, un pēc tam jānokomentē. Es ceru, ka nenostučīs. Let's go. Viņš ansamblī Singapūras Satīns, viņš spēlē tur violi, Counter-Strike, kaut ko vēl, es neatceros ko, bet viņš arī raksta dziesmām vārdus, pārsvarā tās visas rupjās dziesmas viņš ir sarakstījis, man liekas. Viņš tāds ir niķīgs nedaudz. Vēl viņš ļoti labi strādā portālā Delfi, viņš raksta ziņas, bet tikai labās ziņas, sliktās ziņas viņš neraksta. Man liekas, ka viņam maksā valdība par to. Lietuviešu valdību konkrētāk, ja? Vēl viņš mūsu ansamblī vienmēr rūpējas par to, lai būtu labs noskaņojums visiem, lai, ja kādam, piemēram, sāp vēders vai kas tāds, viņš vienmēr pasaka, lai tev nesāp vēders. Viņam ļoti patīk fotografēties pēc koncertiem un pirms koncertiem ar faniem un sūtīt apsveikumus faniem dzimšanas dienās, tāpēc noteikti prasiet visi apsveikumus no Eduarda. Viņš ir tāds apsveicējs arī visu. Paldies, atā, frikadeļu zupa. Jā, kā man atbildēt uz šīm patiesībām, puspatiesībām, un tur daži meli arī bija, jā. Pirmkārt, kas viņš ir? Tas ir mans labs kolēģis, nepārāk asprātīgs komiķis, bet ļoti centīgs un izcils, starp citu, reperis. Viens no labākajiem džekiem, kas repo, ir Edgars Bāliņš no Jelgavas. Cik saprotu, jūs vieno Delfi un Singapūras Satīns. Nē, no Delfiem Edgaru atlaida, diemžēl. Bet jo viņš tur rakstīja sliktas ziņas. Tevi paturēja. Edgaru no Delfiem atlaida Lietuvas valdība. Mani paturēja. Bet mūs pašlaik visciešāk vieno Singapūras Satīns, jā. Kā tu nonāci tur? Pavisam nejauši. Tālajā 2015. gadā bija tāds Jānis Krīvēns. Un viņš kaut ko teica, uztaisīsim kopā grupu un būs riktīgi crazy, un viņš savilka kopā kaut kādu random cilvēku bariņu, kurā arī es biju iekšā, un tad mēs, diennaktī, man liekas, vai 2 naktīs tika uzrakstīts mixtapes, izdots ārā, ierakstīts pie Anča, DDA studijā toreiz. Pārējais jau pats no sevis notika, bet riktīgi paveicās, ka esmu tādā grupā kā Singapūras Satīns, jo kaut vai radošā ziņā dalība tādā grupā iedod citu skatījumu, kā taisīt dziesmas, cits pieejas. Grupā katram ir sava muzikālā gauma, katram savs priekšstats, kā jādara lietas, un līdz ar to tas ir ļoti paplašina skatu. Vai tavi, piemēram, grupas biedri atbalsta tavu solo karjeru? Nē, nepārāk. Okay. Ļoti labi atbildi. Jāpacenšās vairāk viņiem. Skatījos to Bāliņu video un domāju, kas no tā viss ir patiesība un kas ir puspatiesība un kas ir meli. Viņš minēja, ka tu esot kašķīgs. Vai tā ir taisnība? Nē, viņš teica, ka esmu niķīgs. Niķīgs. Tādiem žēl taisnība, jā. Es mēdzu būt niķīgs, jā. Kādās situācijās tu kļūsti niķīgs? Tā kā jau, kad mēs visi, kad ir besis uznācis, kad vairs nav spēka vairs cīnīties. Zini kā, kad vairs nav spēka nest to smagumu, bet ar to nastu jau ir tā, ka kādam jau tā ir jānes. Bet citreiz, kad gribas sevi pažēlot, kad vairs nav spēka, tad uznāk niķis. Jā. Gribēju teikt, ja tev būtu iespēja, bet tev ir iespēja kaut ko pateikt pretī tagad Bāliņam pēc visu tā, ko viņš par tevi pateica šajā kamerā, droši lūdzu skatoties viņam acīs. Edgars Bāliņš labākais. Mēs noklausījāmies tavu jaunāko gabalu. Bet mums bija par maz. Mēs gribējām arī dzirdēt, ko domā citi cilvēki.
Tādēļ mēs ar Aleksandru devāmies ielās un pajautājām cilvēkiem, ko viņi domā. Ideāli, paldies, ka jūs to manā vietā izdarījāt. Reāli izpildītājiem patiesībā ir tik ļoti svētīgi tas random feedbacks, jo mēs taisam dziesmas mūsu skapjos, istabās, un tad mēs redzam visu šitā te, un nemaz nepamanām, ka tā dziesma vai nu ir ļoti laba, vai nu ļoti slikta. Mēs nekad nezinām, un paklausīsimies, ko cilvēki teiks. Kāds domas, kāds viedoklis par šo dziesmu? Ko tu man tagad šito te? Ātri iemācījos. Ievads garš, bet labi. Hip-hops, nezinu, es parasti neklausu. Kaut kāds vietējais hip-hops. Pirmā reize dzirdu. Nekas jauns. Varbūt atpazīstams mākslinieks. Tur Rancis kaut kur. Nezinu, kaut kas līdzinās uz kaut kādu Rolančēju. Nezinu, es zinu tikai Ozolu. Edvārdu, kas tur bija? Jā, tieši tā. Jā. Es viņus vienreiz pozitīvi dzirdēju. Vairāk klausīsies. Ja es būtu 20 gadus jaunāka un tad, kad es tusēju Valmierā pa multiklubu un citiem klubiem, man ļoti patiktu. Kur tādu mūziku varētu klausīties? Braucot mašīnā, kādā klubiņā varbūt. Mazie Pokemoni, hip-hop fani mājās. Es nekad nesapratu, kāpēc visi ar Jākapils akcentu dzied. Nav mans žanrs. Ļoti labi. Patiesībā ir kaut kāda auditorijas daļa, kur, kad tu raksti, tu tā kā paturi prātā un tu zini apmēram, kā viņi reaģēs. Kuri saprot, ok, te notiek šitais, citas tu rakstīji tai un tai auditorijai, bet lielākais āķis, kā sasniegt to lielo auditoriju, ka tu dabū, ka tevi klausās tie cilvēki, kuriem tās dziesmas nav paredzētas. Saprotat ideju, ka tevi sāk klausīties tie cilvēki, kuri, es ikdienā repu neklausos, bet aiziešu uz koncertu un nopirkšu biļeti, kad tu sasniedz to auditoriju, vai ne, tad tu esi uzvarējis, tad tu vari izpārdot koncerts. Tā kā bija ļoti interesanti pastīties. Jā. Kā tu vispār uztver komplimentus? Vai tu spēj pieņemt komplimentus? Kad man viņi ir svarīgi, laikam jau. Piemēram, komplimenti par vecām dziesmām diktīgi neinteresē. Kāda starpība? Tas bija pirms 10 gadiem. Kačā karma baigi labā. jā, tas tāds, paldies, veči. Bet tajā pašā laikā, man liekas, visiem izpildītājiem mums jau svarīgākās un tuvākās ir tieši tās jaunās dziesmas, vai ne? Un es kā komplimentu mūsdienās uzskatu, ja cilvēks vienkārši paklausījies, dzirdējis to dziesmu un ieklausījies viņā, tad esmu ļoti priecīgs. Ja tā vispusēji, tu forši repo, tas ir forši komentārs, bet reizi pusgadā man kāds pienāk un izsaka kādu komplimentu konkrēti par tekstu kaut kādu. Piemēram, tu tur forši pagriezi tur to un to. Tā kā, atbildot uz tavu jautājumu, laikam jau atkarīgs no komplimentu, laikam jau, jā. Un par kritiku jautāt? Nē, kritiku es uztveru, tā kā kritiku es saprotu, bet no otras puses tagad, piemēram, esam tādā dzīves posmā, kad vienu brīdi bija tāds, ka tu uzraksti dziesmu, tad tu tur aizsūti paklausīties vienam, tad otram, mēģini saprast, vai tā dziesma ir laba vai nē, un tagad es mēģinu ļoti aktīvi no tā atkritīties un maukt tā diezgan taisni pa malām neskatoties, lai pastītos, kas tad no manis iznāk ārā, kas ir tas. Man vairs nav laikam mērķa, uztaisīt to tādu pareizo dziesmu. Vairs nav tās sajūtas, vai es visu pareizi pateicu, vai es nepārteicos, vai es pareizi tur izrunāju kaut kādu vārdu, lai cilvēki saprot. Tagad man vairāk gribās speciāli, es gribu uzrakstīt veselu kaut kādu pantu, kur es speciāli nepareizi izrunāju vārdus, piemēram, kaut ko tādu. Vislielākā kritika laikam jau ir tā nevārdos izsakāmā. Vienkārši, kad es uztaisu dziesmu, man viņa riktīgi patīk, un tad ir tā situācija, piemēram, kad tu uzslēdz to dziesmu, tad tu pasties, kā cilvēki reaģē. Un tā kritika tur izpaužās. Tad tu redzi, vai viņas vispār strādā vai nestrādā. Un, piemēram, ja es uzrakstu dziesmu, kuras mērķis ir iekustināt cilvēks, un ja viņu ieslēdz telpā, un cilvēki nekustās pie tās dziesmas, tad esmu nofēlojis. Tad, lūk, tā ir tāda vissmagākā kritika. Bet vispār diezgan drosmīgi. Diezgan drosmīgi ir arī dot nākamo uzdevumu. Tā ir iespēja tev izaicināt mūs. Aha, jā. Tas bija tavs mājas darbiņš. Jā. Kas tagad notiks? Tu izaicinās mūs, acīm redzot, būs kaut kāda performance, un mums ir jāsaprot, jāuzmin, ko tu mums te mēģini centies parādīt. Un es teikšu uzreiz, kuri man baltais karodziņš nav, es padodos. Es uzreiz padodos, jo man liekas, ka Domā, būs tik grūti? Es domāju, ka būs pilnīgi neiespējami. Jo, ja tas būs kaut kas no hip-hop, rap pasaules... Jā, tas būs no hip-hop un rap pasaules. Es iziešu ārā, ja?
Bet šitais bija ļoti labi, tu pasaki, es eju ārā. Vēl vajadzēja tavu gaismu ieslēgt ārā, un ar to beidzās. Es esmu atpakaļ, ekrāni ir atpakaļ. Mēs esam gatavi uzdevumam. Tātad tāds ievads, kad runa bija par to, ka varētu kaut ko izpildīt, un tieši visi sakritis tā, ka es šogad uzstājos Hip-Hop festivālā Straume, un tas tāds festivāls, kur tur visi latviešu repa cienītāji sanākuši. Un tā kā bija tāds ļoti rudenīgs laiks, ka es nobliezīšu cita izpildītāja pantu. Un tas ir kā tribūts, un tas bija šautauts visiem oldheadiem. Vienkārši paklausieties, un jūs minējumi, kas tas varētu būt, kas varētu šādu pantu uzrakstīt. Rudenīgas pastaigas, mani vajā vakar vēs, miglaini rīt, mirklis atpūtai un atkal rakstu tekstu, zerzē bīt, kā prieka vēstules liktenim, kad zvaigznes nogurušas ceļos krīt, nākotne sadaldīta gabalos un uzbruk atmiņas, es aizmuku pamanos, no durvīm, kas ciet, spītīgs, samaisīts doms, as sejā liet, ar suņiem sarunājās vīrs un iemācījās pazīt svešu vietu, sākumā vajag sunim būt, lai riet, un kur es viņa vietā skrietu, ar 10 kilogramiem prieka, aiz pārpilnības raga, redzēt tik, cik melns aiz naga, kā caur sietu sijāt draugus, kā pavadoņas dzejnieks, bez pieminekļiem varoņas, bez tavas dziesmām. Dienas, dzimtenē bez briesmām, redzēt skolotājs, mācītājs gudrus un bezdarbniekus čaklus kā skudras, kurnu, runāt, atsitīs tev purnu, varēs asiņš čurāt, miegā un pie sistēmas, kādu dienu ieraudzīs savu vārdu aizmirstajās listēs. Bang! Vo, es šito biju kaut kur dzirdējusi, paga. Pilnīgi noteikti. Man ir jāņem Googles palīgā. Kā jums liekas, ka tas ir kaut kāds jauns, vecs, vidējs izpildītājs? Tas ir, es teiktu, ne manu gadu tā kā... Man atkal liekas, ka tas ir kaut kas no Anča. Te varētu saukt visus repers, ko es zinu. Nē, varbūt tas bija arī izklausies pēc Gustavo. Nē. Varbūt Ozols. Viens no šiem bija. Nē, tas ir, es jūs nemocīšu, nevilksim garumā, tas ir izpildītājs Bush, kas bija aktīvs 2000. gados, viņš 2004. izdeva pirmo solo albumu, un tad šis pants ir no dziesmas aizmirstajās listēs, kas tika izdots 2006. gadā kopā ar vēl vienu reperu Viesturs, viņi bija grupā, kas saucās Runuzāli, un tajā laikā es ļoti daudz to klausījos, man ļoti patika. Un jā, tas tajā laikā bija ļoti daudz tāda dzejnieciska repa, bija ļoti daudz tādu, tas reps tāds ar asociācijām, kas uzbur ainas un vispārējo. Un jā, un tā kā šī bija rudenīga vasara, tad man sāka skanēt šis pants galvā, un tad es viņu iemācījos priekš festivālu, un tagad arī bija lieliski iespēja vēlreiz viņu noskaitīt. Viens no maniem mīļākajiem pantiem, Bušam ir viena no krūtākajām repa balsīm Latvijas repā. Atveram, kā šī dziesma saucās? Es šito neuzminētu, pilnīgi. Jā, es tā pieļauju, ka... Izpildītājs arī visticamāk, ne, jo tas ir pirms manas dzimšanas, jā? Nē, šeit 2006. Jā, tad tev vajadzētu jau zināt. Tā kā. 4 gados. Vajadzēja dziedāt līdzi. Mammu uzliec YouTube'ā Bušs Viesturs aizmirstās listēs. Aha, let's go! Tas ir? Jā. Iedomājies rudeni pie šitā. Kaut kas no latviešu senās estrādes arī. Jā, tāds. Šī ir tā balss, ko tu teici? Nē. Šitais ir intro. Un tagad līdz sāksies pants. Izdevās pirmā. Rudenīgs pastaigs, man vajā vakar vēs, miglai rīt, mirkli atpūtai, un atkal rakstu tekstu, uzerzē bīt, kā priek vēstu liktenim, kad vajag. Paldies tev, ka tu padalījies ar šo savu pirmkārt tādu, iedvesmu, var teikt. Jā, pavisam noteikti, jā. Un priekš manis, jāsaka mums, kaut kas jauns. Un Viesturs, hell yeah, Runuzāli. Šautauts viņiem. Es jau sāku runāt tā kā reperis. Jau. Aiziet jau šautauts Bušam un Viesturam. Šitens konto zēk, tu jau zini. Ko tu man te tagad kaut ko šito te? Ko tu te man te tagad kaut ko šito te? Ko tu man te tagad kaut ko šito te? Es tev te tagad, ko tu te man? Man tā besī skatīties, kā jūs strīdaties. Man vienmēr jāizvēlās puse. Izvēlies tagad. Kurā tu esi? Šitā nedrīkst cilvēkam teikt. Mums ir pienācis laiks koncertam, kā mēs to varētu nosaukt. Ko mēs dzirdēsim? Šitais būs tāds neliels miksiņš.
starp divām dziesmām. Viens tāds pantiņš no, man būtībā 3 jaunas dziesmas iznāca. Viena no tām ir, saucās tieši tā. Man vajadzēs mazliet jūs iesaist. Labi. Mēs esam tavā rīcībā. Yes, un otra daļa būs daļa no dziesmas, ko tu man te tagad kaut ko šito te. Lūk. Un būtībā, jā, man pašlaik ir iznākušas 3 jaunas dziesmas. 3. dziesma saucās Jāstrādā ar sevi. Viņa ir ļoti rupja, bet ir arī cenzētā versija, kur ir tikai par radio dzirdama, bet man liekas, kaut kad jāieliek internetos. Tā kā iečikojiet, jaunais Edvardi, hell yeah! Kā mēs tev varam palīdzēt? Jā, kā mēs tev varam palīdzēt? Uzreiz saka, jā, lai mēs... Jūs aidzēs, kad es saku to, jūs sakat... Kaut ko šī. Jā. Uzmanīgi jāklausās. Labi. Kad es saku tieši, jūs sakat tā. Tieši tā. Ko? Tieši tā. Kad es saku tieši, jūs sakat tā. Tieši tā. Tieši tā. Kad es saku tieši, jūs sakat tā. Tieši tā. Tieši tā. Kad es saku tieši, jūs sakat tā. Tieši tā. Tieši tā. Bring back motraps, dzīve bingo pokers, Mr. Propers, biju ne Al Pacino vai Jokers. Tagad man kabatā čilo pokets uz kasino, kā De Niro dzīves veids no kino kopēc. Es imo indigo bērns, kas kā vindigo šokēs, bez visiem tiem burvju trikiem, lai ja tiem dīlo poters. Viens primitīvo un šim amigo zero progress. Risināt to, tas ir placebo, jo to ego bloķēs. Baga gandrīz tukšs, liepa puš, dzīve kā safārī, drusku pārmet krustu, līmē kā kad pīpē palī kuš. Sniegs, lietus, arī krus, mēs, kad grāvī būš, daudz pras, kamēr Ance Krause rasa maģī mūs. Vai vairāk kā pusi dosim, pēc tam pusi plost, vai tāpat galā mēs kalna galā uzkliposim, vai būsim Valhalā, ne malā, vai kā stūri groz, atbildēšu tā kā, kad pajautā šo sūdu ozim. Tieši tā. Ko tu man te tagad kaut ko šito te? Ko tu man te tagad kaut ko šito te? Daru šo un to un tu neko. Kurš te tagad atkal kaut ko šito te? Kristapa ritma beats. Jaunais Edvards pieejams pilnīgi visur dāmas un kungi. Atkal jau tu tagad man te kaut ko sāc. Laikam tev pil jau balto nās. Tu jau man te galīgi pavisam. Kaut ko kamēr mēs reps nav māks par to kabatā tev krīņķī joks. Dabū līņš kā kad uz tvimpī kods. Es kā tu tā kā intīm pods. Kā cinga pintēs ar vintes soks. Gan singlus, gan vintage tos. Perspektīvs viņš kā no tā vinčī skos. Bet pilns ir dimči gros. Tevi ķer ka džimpim un džinsu sots. To sūdu nekā no maucu, kad ņemu to turnu. Kā to sauca? Mikrofons. Var just, ka bērnībā bija prikals litra blons. Bliesku būtu siltas domas. Es ar flovu kā silbalots. Vienalga, ka raizes nav pilnas lodzes. Sasniegšu zvaigznes kā mildas rokas. Ej, ko tu man te tagad kaut ko šito te? Paldies! Yes, bravo! Paldies. Mums jāņem biežāk reperi vienkārši uz visu šo pasākumu. Tas bija insane. Man palika karsts. Vai ne? Tas bija jaudīgi. Jā, nāciet uz končiem. Es bliežu, jā. Tu zini, es negribu krist kaunā, bet es sen neesmu bijis uz repa koncertu. Bet, man liekas, ka vēl privātāku, skontazētāku koncertu nevar iedomāties. Tā kā paldies tev! Paldies. Es domāju, mēs esam kārtīgi izskontazējuši, izpētījuši un izanalizējuši Edvardus. Vēlreiz paldies, dāmas un kungi, Edvards Gornovs, Edvardi! Tu esi skontozēts! 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 Super!